Riebiņu novads ir tipiska lauku teritorija Latgalē, kurā darbojas vairākas mācību iestādes. Riebiņu vidusskola, kur atrodas novada centrā Riebiņos, ir viens no galvenajiem novada izglītības centriem, kurš pēdējos gadus sadzīvoja ar kādu ilgstoši neatrisinātu problēmu. Mums principā dega viena lampiņa dega, kura tikai drusciņ skolas priekšu tā apgaismoja, un pārējais bija naktī pilnīgi tums. Tas tāpēc, ka esošais skolas ēkas apgaismojums bija novecojis un neefektīvs. Līdzīgi savu laiku bija nokalpojušas arī elektriskās latērnas Riebiņu bērnu dārza teritorijā. Tas nozīmē, ka bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem, kā arī skolas un bērnu dārza darbiniekiem, gada tumšākajos mēnešos ceļš no mācību iestādes uz mājām bieži bija jāmēro tumsā. Skolā strādāju jau gandrīz 20 gadus. Un darba pienākumos man ietilpst arī iet vakarā bērniem internāta dot vakariņas. Un tāpēc es jau biju viena no tiem cilvēkiem, kas visasāk saskārās ar to, ka apgaismojums apkārt skolai nebija. Jo tiešām rudens vakaros bija arī kritieni, klupieni, jo tumšs tiešām bija. Tad Riebiņu novada dome uzsāka darbu pie Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta, kas tagad dzīvē īstenojies ar jauna un Latgalē līdz šim nekur neredzētu apgaismojumu uzstādīšanu hibrīdu laternām. To uzstādīšana ziemas augstumā ir īsts izaicinājums, tomēr rezultāts ir pūļu vērts. Tagad neparastās laternas visu cauru gadu rada gaismu ar alternatīvās enerģijas avotiem – sauli un vēju. Šis ir savā ziņā izaicinājums un risks, jo jaunās tehnoloģijas līdz šim nav bijušas tik populāras Latgales reģionā. Mēs esam pirmie, kas uzstādīja šīs laternas, un kopš eksploatācijas brīža nav bijušas problēmas. Šo inovatīvo laternu darbības princips ir vienkāršs. Saulainā dienā laternas darbojas ar saules enerģiju, bet, ja ir vējš, tas griež turbīnu un laterna darbojas ar vēja spēku. Riebiņu novada dome izlēmusi par labu neparastajām laternām, tā popularizējot jaunās tehnoloģijas, kā arī rūpējoties par vidi un izglītojot skolēnus. Lai arī Riebiņos tas ir bijis liels izaicinājums būt pirmajiem Latgalē, kuri gūst šādu pieredzi alternatīvās enerģijas izmantošanā, tomēr ieguvumu netrūkst. Pirmreizējais ieguvums ir tāds, ka mēs nemaksājam par elektroenerģiju patreiz neko. Dabiski kapitāla ieguldījumi ir diezgan nozīmīgi. Visa šī uzstādīšana izmaksāja aptuveni 45 000 latus, un mēs prognozējam un ir pamatoti ekonomiski aprēķini, ka šī kapitāla ieguldījuma atmaksājas 5 gadu laikā. Lai arī kopumā šo moderno laternu izmaksas sasniedz gandrīz 45 000 latu, tagad Riebiņu vidusskola un bērndārs ir labi izgaismots. Turklāt būtiski, ka par gaismas enerģijas avotiem, vēju un sauli nav jāmaksā. Riebiņu dome ir vienīgā Latvijā, kas, varētu teikt, eksperimentē šajā gadījumā ar tik lielu skaitu hibrīdu laternu. Un viņi, varētu teikt, viena no progresīvākajām pašvaldībām, kas popularizē šo zaļo enerģijas izmantošanu. Kopumā Riebiņu vidusskolas un bērnu dārza teritorijā uzstādītas 16 jaunās laternas, un turpmāk pašvaldībai par apgaismojumu nebūs jāmaksā elektrības rēķini. Un arī skolēni pie savas skolas tagad var justies droši arī diennakts tumšajās stundās. Realizējot šo projektu, skola ir uzlabojusi savu vizuālo skatu un ir drošāk vakaros apmeklēt skolas trenižieru zāli un sporta zāli. Ja? Droši jūtamies uz ceļa, jo mums ir tāds apgaismojums. Man personīgi patīk, jo tas sniedz skolā arī jaunu pieredzi un ir patīkami vakaros pastaigāties, kad ir viss apgaismots un ir droši. Nav jābīstas, ka no kāda stūra tur kāds izlec vai vēl. Tā drošības sajūta arī diezgan liela. Skolēni ne tikai novērtē jaunās pārmaiņas, bet arī iegūst jaunas zināšanas. Viņi paši var pārliecināties, kā ar atjaunojumiem dabas resursiem, sauli un vēju ir iespējams ražot enerģiju. Bet kopumā ieguvēji ir daudz Riebiņu novada iedzīvotāji. Tas mums ir atrisinājis jau izsenis risinātu problēmu un jautājumu par apgaismojumu apkārt skolai, jo skolā darbs notiek cauru diennakti, ir internāts, notiek mūža izglītības apmācība gan pieaugušajiem, gan bezdarbniekiem, un tad tas ceļš uz skolu ir drošs,
ērts un arī šobrīd jau arī apgaismots. Tagad mēs vakaros ar bērniem jūtamies ļoti droši, tāpēc, ka visu var redzēt, kas notiek apkārt. Un arī mājās agrāk bija diezgan bailes iet, bet tagad mēs arī jūtamies ļoti droši, ejot vakaros mājās, un ļoti patīkami, ka skolā ienāk jaunas tehnoloģijas. Riebiņu vidusskolai ir piešķirts ekoskolas karogs, kas nozīmē, ka šeit rūpējas par vidi. Tomēr zaļo tehnoloģiju ieviešana Riebiņu novadā ar jaunajām laternām vien nebeidzas. Nākotnē plānots mainīt arī apkuras sistēmu, uzstādot siltumsūkni, un tad skolā tiktu izmantots vēl kāds dabas resurss – zemes siltums. Kaut arī šādas inovācijas sākotnēji prasa kapitāla ieguldījumus, tas ir labs piemērs pārējiem, kā novadā iespējams ieviest jaunas un progresīvas tehnoloģijas, tā veicot ilgtermiņa ieguldījumu nākotnē.